Otro gadu pēc kārtas mēs neredzam pierastos ziemas laika apstākļus ar lielo sniega daudzumu un saliem. Vairākums pieaugušo šādos gadījumos domās siltuma reikini būs mazāki, bet bērni domā savādāk. Viņi pārdzīvo par to. Ne papikoties, ne ar slēpēm paslēpot. 2 gadus pēc kārtas sporta pārvalde kopā ar izglītības pārvaldi rīko bērniem sniega dienu. Un katru reizi situāciju glābj atpūtas bāze Egļu kalns, kur neskatoties uz siltumu ir sniegs un var vizināties ar slēpēm, ragaviņām un sniega dēli. Sniega dienas galvenais mērķis, protams, ir radīt iespēju bērniem izkustēties, izmēģināt, kas ir vispār ziemas prieki, jo, diemžēl, pēdējos gados ziemas nav mūs lutinājušas ar sniegu. Un šogad arī tāda pati problēma, bet šogad vismaz sniega ir nedaudz vairāk. Un skaidrs, ka sniega dienas laikā liela daļa bērnu beidzot var uzkāpt arī uz slēpēm, jo mūsdienās ne tik daudz no viņiem vispār zina, kā slēpot. Un par to es pārliecinājos jau arī iepriekšējā gadā. Šoreiz bērni arī dalījās. Bija tādi, kas ar slēpēm darbojas pirmo reizi, bet bija arī tie, kas ar sniega dēli jūtas kā zivs ūdenī. Neskatoties uz šīm izklaidēm, stafetēs piedalījās visi. Un liekas, kas var būt vēl smagāks nekā nolaisties ar ķubu tā saucamo specializēto piepūšamo riņķi lejā no kalniņa. Bet organizatori izlēma padarīt smagāku uzdevumu, izliekot distancē kegļus, kurus laižoties lejā vajadzēja izsist. Bērni ar šo uzdevumu tika galā izcili. Stafetes būs vairāk orientētas uz jautrību, pilnīgi noteikti, jo, kā jau minēju, līdz tam, tas līmenis varbūt slēpošanas nav visiem tik augsts, tādēļ mēģināsim vairāk uzvilkt uz jautrību un uz komandas darbībām, kopējo saskaņotību. Dienas laikā atpūtas bāze Egļu kalns ciemojās 3 skolēnu grupas. Sniega dienu atzīmē apmēram 200 bērnu, kuri brīnišķīgi pavadīja šo laiku. Organizatori pateicas visiem sponsoriem, kas atbalstīja šo pasākumu.